Čaujiņa meiteņi, šodien es vēlos ar jums parunāt par Oriflame dekoratīvo kosmētiku. Pastāstīšu savus sajūtas un pirmos iespaidus, kādu viņi ir, kā arī jums interesē, kā izskatās šī make-up luka uzklāšana. Spiediet šeit un sekojiet video. Bet tagad pievērsīsimies Oriflame produktiem. Sākšu ar to, ka es neesmu lietojusi gan nevienu Oriflame produktu, tikai lūpu spīdumus, tāpēc man bija ļoti interesanti pamēģināt vairākus produktus, lai saprastu un izprastu tuvāk šo te zīmolu. Pirmais produkts, kas man likās interesants, un ko es pat varu teikt, ka viņš ir samērā labs, un viņš šobrīd ir uz ādas, tas ir tonālais līdzeklis ar SPF 20. Un vienmēr ir paticis, kad ir pievienots šis SPF faktors, kas ir ļoti, ļoti svarīgi tomēr, lai saglabātu ādas jaunību. Šis tonis porcelāna ir ļoti gaišs, bet priekš mums jau arī, teiksim, savādāk nevajag. Pati konsistence ir līdzīga BB krēmam, bet ne tik viegla. Kaut gan sajūta viņu nesājot ir ļoti viegla. Jāpiemina, ka šis te tonālais līdzeklis diezgan pakāpeniski noēdās arī no taukainas ādas. Es domāju, ka viņš labi darbosies kombinēts ādas, un uz normālas būs vienkārši superīgs. Viņā ir izgaismošie pigmenti, tāpēc āda izskatās tāda veselīgāka, jaunavīgāka un skaistāka. Varu teikt, ka pirmajos iespējos man liekas samērā labs produkts. Otrs produkts, tas ir BB krēms, kuram ir lielāks SPF, tas ir 30, kas ir vēl foršāk, bet es BB krēmus īsti nelietoju, tāpēc, ka nav jēgas. Viņi ļoti ātri nopelda no sejas ādas. Arī šis nebija izņēmums, bet toties tā noiešanās no sejas bija ļoti pakāpeniska. Nozīmē, ka taukainākās zonās viņa sāka pamazām pazust, bet tas neizbojāja visu grimu. Nebija tāds sajūta, ka te ir ādas pleķis, kurš kaut kas nogājis, un pārējā ir grimas. Nē, viņš tas tā ļoti pakāpeniski nogāja. Es uzskatu, ka BB krēms varētu būt diezgan labs risinājums tiem cilvēkiem, kuriem patīk tādu veidu produktu, un tiem, kuriem ir mazāk taukainas ādas. Priekš kombinētas ādas varētu būt ļoti jauks. Kas šajos tonālajos līdzekļos, ko es esmu mēģinājusi, ir vienojoši, ir tas, ka viņi ir ļoti viegli. Viņi viegli ir savā konsistencē, bet tāpat laikā viņi ļoti viegli nesājās. Ir ļoti patīkama sajūta. Nākamais produkts, kas man likās samērā interesants un forši, viņš šobrīd man ir uz plakstiņiem, tās ir krēmbeja dēnes, un tas ir The One Color Impact Cream Eyeshadow Golden Brown. Kā jau nosaukumā minēts, viņas ir zeltaini brūnas, bet man viņas liekas mazliet vairāk tā kā haki brūnas ar zeltainiem mircumiņiem. Ļoti foršas ēnas ar to, ka man nenormāli patīk šis tonis. Man patīk, kā viņas klājās. Tikai, ko es varu teikt, šīm ēnām būtu nepieciešams primers apakšā, jo savādāk viņas tā kā grib sajiet rieviņās. Šajās ēnās man patīk tonis, man patīk, kā viņas uzklājās. Tas, kas man nepārāk patīk, tas ir noturība. Viņa varētu būt mazliet labāka. Vispārējais ir forši. Vēl viens ļoti interesants produkts, tas ir šāds te Kajal eyeliner, Tonīti Brown Shimmer. Viņš ir diezgan interesants, tā kā lupu krāsa. Par dizainu baigais plus. Un šis tonis ir vienkārši debešķīgs. Priekš zilām acīm tas ir nenormāli skaists. Viņš atmirdz ar tādu mazliet tā kā rozīgu, tā kā zeltainu nokrāsu. Birstošās ēnas šajā gadījumā nude tonis. Varu teikt tikai to, ka birstošās ēnas kā birstošās ēnas. Neko tādu īpašu wow neredzēju, bet klājās labi, un varbūt šis te pigments, šis gaišais pigments, viņš nevar īsti parādīt vai atrādīt šo ēnu kvalitāti, tāpēc priekš gaišā pigmenta viss ir kārtībā, un kā redzat, acu iekšējie stūrīši ir izgaismoti, un viņš pilda savu funkciju. Un tagad vaigu sārtumi. Ir šāds te birstošais vaigu sārtums Tonī Rose. Tonis principā tāds ļoti intensīvs liekas, bet nav tik traki, kad viņu uzklāja rotu, viss ir baigi labi. Šimerīgs rozes tonis. Es domāju, ar viņu nevar īsti nošaut greizi. Manuprāt, patīk, kā izskatās. Uz tumšākas ādas varētu daudz labāk listīties, bet, kopumā es uzskatu, viņš tāds diezgan neitrāls tonis. Un vēl vaigu sārtumi, šie presētie vaigu sārtumi divos toņos. Viens ir Shimmer Rose, un otrs ir Luminous Peach. Vaigu sārtumi ir šādos tonīšos. Interesantais viņos tas, ka var izvēlēties vai vienu, piemēram, šo te izmantot kā izgaismotāju, ko es arī izmantoju iekš video, vai arī tikai šo tīro toni izmantot, vai jaukt abus kopā.
Šis ir tīrais gaišais tonis, tīrais karaļu tonis un šāds izstās kopā sajaukts. Manuprāt, diezgan tādi šeimerīgi, viegli, gaisīgi, sievišķīgi vaigsārtumi. Klājās normāli, iztušējās normāli. Nav tāda sajūta, ka tas ir kaut kas wow, bet tāpat laikā labi lietojās un viss ir ok. Vēl manās rokās nokļuvušas 2 lūpu krāsas un sāksim ar klasiska veida lūpu krāsu Taupe Touch. Principā šī lūpu krāsa izstāsta tāda kā manas dabīgās lūpas, ka viņas nav krāsotas. Vienkārša, krēmīga lūpu krāsa, nav pārmērīgi pigmentēta, drīzāk tāda viegla. Lūpu krāsa ļoti viegli un komfortabli nēsājās, bez specifiskas smaržas. Tie ir patīkami ikdienas lūpu krāsa. Vēl viena matēta lūpu krāsa, jeb matēta lūpu krēms. Man ir dalīts jūtas, jo principā man patīk matētie līdzekļi, kā jūs zinat, es pie matētiem līdzekļiem vienmēr īpaši piesienos, jo tie ir tie līdzekļi, kas vislabāk salien rieviņās, ja viņas ir, un mums visiem viņas ir, ja mums ir lūpas. Un šis tonis, protams, man ļoti patīk. Viņš ir ļoti skaists. Šādi izstās šī matētā lūpu krāsa man uz lūpām. Līdz galam viņa man nav iedzīvojusies, bet es domāju, varbūt arī jāmeklē vēl kāds piemērotāks tonis, un varbūt katrs tonis atšķirsies. Ja jums patīk šis video, spiediet like, pierakstaties, un tiksimies kādā no nākamajiem video. Čau viņš!